ķīmija, matemātika, fizika un bioloģija. Tie priekšmeti vislabāk padevās jau pamatskolā. Mācījos mazā lauku skolā, kur šos priekšmetus pasniedz viena skolotāja, un līdz ar to tie labāk saplūda kopā. Tā kā eksaktā zinātnes, tā skaitā arī ķīmija, prasa savu veidu radošumu, tās nav tik vienkārši aizstājamas, tad arī nolēmu, ka tā būtu viena no iespējām. Tālāk es izvēlējos mācīties Rīgas Tehniskajā universitātē studiju programmu ķīmijas tehnoloģija, jo tā sevi ietver nevis tikai eksperimentus laboratorijā un pētniecību, bet arī praktisko ražošanu, ražošanas iekārtas, dažādas šādas nianses, kā no laboratorijas šo visu pārnest uz reālu ražošanu. Pēc 4 studiju gadiem, bakalaura diplomu rokās, turot īkšķus, sūtīju darba pieteikumu uz Valmieras stikla šķiedru un jau 2 gadus darbojos kā jaunākais produktu un procesu inženieris. Valmieras stikla šķiedrā viss sākās pašu šo stikla šķiedras izvilkšanu. Tieši man tā ikdiena jau ir pats pēdējais posms, kuras darbojos pie ražošanas iekārtām, komunikācija gan ar ražošanas operatoriem, ar mājiņu vadītājiem, kvalitātes kontroles laboratoriju. Un šīs visas lietas ir jāapkopo, lai varētu nodrošināt šo ražošanas procesu, lai tas norit pēc iespējas labāk un neapstājās. Ķīmija ir vērts mācīties, jo ķīmiķi darba vidē ir pieprasīti, kā arī ķīmija ir ļoti plaša zinātne, un tu vari darboties arī citās sfērās, nevis tikai tieši ķīmijā, bet tu apgūsi arī daudz ko citu.